Tu esi nevainīga. Tu esi nevainīga. Ja šis vārds ir tev, tu esi nevainīga, un daudzi cilvēki nāk pret tevi šajā stundā, aprunā tavu vārdu, krāso tevi viltus gaismā, apmelo tevi, tenko par tevi, piešķir lomas tev, runā nekārtības par tevi, met ēnas uz tevi, un tu saki, ko es izdarīju, lai to pelnītu? Daudzi no jums atkāpāties no noteiktiem cilvēkiem, lai sargātu savu mieru. Tu lūdz par šiem cilvēkiem un noliec robežas. Tu lūdz par tiem un paklausībā atkāpies no cilvēkiem. Tas ir tas, ko tu esi izdarījusi. Tev ir grupa ar cilvēkiem, kas tevi padara par nelieti, lai dzīvotu mierīgu dzīvi, lai atdalītos no haosa un drāmas. Svētais gars šodien tev saka, ka tu esi nevainīga šajā situācijā. Tu pat sāc sevi apšaubīt, un varbūt esmu to pelnījusi. Vai izdarīju ko nepareizi, vai izdarīju kļūdīgu soli? Tu zini, ka Dievs tevi sauca doties virzienā, tur, kur tu ej. Tu ļauj ienaidniekam tikt tavā galvā, lai sevi sakauj. Pārtrauc to. Tu esi nevainīga šajā situācijā. Tu neizdarīji neko nepareizi, tu meklēji mieru un paklausīji Dievam. Tevi nosoda citi, jo tu paklausi Dievam vairāk kā cilvēkiem, kuri vēlas tevi kontrolēt un manipulēt. Tu neļauj šiem cilvēkiem sevi kontrolēt, un tu paklausi Dievam, un tas sanikno viņus. Tu arī atklāji cilvēkus un dari to, ko Dievs liek darīt. Šie cilvēki arī atklāja paši sevi, bet, kad tu stāsti savu liecību, daži cilvēki jūtas atklāti. Tas tev nav iemesls, lai tu turi muti ciet, jo tad, kad tu stāsti savu liecību, dalies ar dzīves pieredzi, tu palīdzi cilvēkiem, palīdzi citiem, kas nāk no līdzīgas pieredzes situācijas, un tāpēc Dievs aicina tevi runāt par šīm lietām. Ir cilvēki no tavas pagātnes, kas nav attēloti pozitīvā gaismā un neuzņemas atbildību par šīm lietām. Nevēlas izmeklēt sevi un saņemt dziedināšanu, atbrīvošanu, un tāpēc tevi pataisa par nelieti. Saka, ka tu esi briesmīgs cilvēks, ļauns cilvēks, un viņi ir upuri, bet tā vietā tu esi ļaunprātīgi izmantota, emocionāli, fiziski, un viņi pat to neatzīst. Un tad, kad tu izlem atteikties, lai sargātu savu mieru, tagad viņi ir upuri. Viņu patiesās krāsas nāk uz āru, viņi neskatās uz sevi, tu skaties uz sevi, vai tik tu nedari ko savādāku. Tu prasi Dievam, vai tu vari kā labot šo situāciju. Dievs saka, nē, nav nekas, ko tu vari darīt. Tu nekad neatdalītos no šiem cilvēkiem, ja viņi rīkotos pareizi. Tev jābūt paklausīgai Dievam. Viņam ir lielāki plāni priekš tevis, un tev jādalās, lai ietu cauri dziedināšanas un atbrīvošanas procesam. Tu esi paauģu lāstu lauzēja savā ģimenē. Tu arī esi grēkāzis. Ģimenē patīk uzlikt visus grēkus uz tevi. Viņiem tas patīk, un kad tu atdalījies, arī tas izraisīja problēmas ģimenē, jo viņam tagad jāatrod cits. Tu esi nevainīga šajā situācijā. Neļauj šiem cilvēkiem aprunāt tevi un domāt, ka tu esi izdarījis ko nepareizi, dzīvojot patiesi. Jo tu neesi izdarījis neko nepareizi. Tu piedod šiem cilvēkiem, tev pat pret viņiem nav nekā. Tu vēlētos, ka tas būtu labojams, bet viņi nevēlas darīt darbu, nevēlas uzņemties atbildību, nav nekas, ko tu varētu darīt, izņemot nolikt robežas un sargāt savu sirdi un mieru. Kad cilvēki nāk pret tevi, tad, kad tu paklausi Dievam, viņi iet pret Dievu un viņi tiks saukti pie atbildības par to, atbildīgi par katru vārdu, ko runāja pret tevi. Dievs saka, nepieskarieties maniem svaidītajiem un nedariet ļauna maniem praviešiem. Īpaši tuvie cilvēki. Pat Jēzus nevarēja darīt brīnumus savā dzimtajā pilsētā, jo cilvēki viņam neticēja. Tu to arī piedzīvo, tāpēc Dievs tev lika doties prom no dzimtās pilsētas, fiziski būt prom no savas ģimenes, jo viņam tevi jāatdala, lai tu ej cauri procesam. Dažreiz ir teritorijas, asinslīnijas gari, kas piesaistīti vietās, un tāpēc tevi izved ārā, lai palīdzētu salauzt šo lietu. Tu esi nevainīga, tev nav upura domāšana, tu neizvēlējies šo situāciju, kurā piedzimi, un tev jātiek galā ar kādām traumām, un tu dari labāko, ko vari.
Tu neņem upuru domāšanu un nenes to uz nākamo paudzi. Tu uzņemies atbildību par savām kļūdām. Tu vēlies lietas darīt savādāk. Tu vari visu tā spēkā, kas dara tevi stipru, Jēzus vārdā. Tev nav jāatkārto paudžu trauma saviem bērniem un viņu bērniem, tikai tāpēc, ka piedzīvo kādas lietas, kas ir ārpus tavas kontrolas bērnībā. Tu uzņemies atbildību, audzinot savus bērnus, atvainojies, un tā ir atšķirība. Viņi negrib satikties ar savu traumu un iet cauri procesam, šie cilvēki. Viņi negrib skatīties savā nekārtībā. Viņi ir nožēlojami. Viņi dzīvo nožēlojamā laulībā, situācijās, viņi nav laimīgi savā paša dzīvē, sevi sauc par kristieti, bet nav augļi, nav prieks no Dieva. Tu vēlies no Dieva prieku, tu vēlies būt auglīga Dieva valstībai, vēlies rādīt cilvēkiem Kristus mīlestību caur savām rīcībām, tāpēc esi nevainīga. Dievs zina tavu sirdi, tev ir Kristus sirds, un tā ir atšķirība starp tevi un šiem cilvēkiem. Tu esi pazemīga, bet viņi ir lepni, leviatāns, materiālisti, dzīvo pēc tā, ko citi par viņiem domā, bet tu tā nedzīvo, un tāpēc tevi soda par to. Jo tev nav tik daudz naudas kā viņiem, tev tas nerūp, tava vērtība ir Kristū, tas arī viņus tracina. Kā tu vari būt laimīga, ka tev nav naudas, bet viņiem ir nauda un viņi ir nožēlojami, jo tev ir Dieva prieks. Jo tu neliec ticību uz naudu, tas viņu skaitina, viņiem tas nepatīk, tu esi nevainīga, neļauj sevi aizskart, nodod tos Dievam, esi mierā, Dievs ar viņiem tiks galā, Dievs tiks galā ar šo situāciju, tas nav tavs darbs.